Labdien, Latvijas televīzija sadarbībā Latvijas Hokeja federāciju firma Liplats sāk kārtējo reportāžu no Eidhovenes Leduspils laukumā Latvija un Polija. Pie mikrofona Marijs Andersons uzreiz pateikšu, ka mūsu komanda spēlē tradicionālajos balsts, tā teikt, karoga krāsās, poļi arī balti sarkanā formā. Tie, kuri domā, ka pēc spēles ar Baltkrievijas komandu jāgaida tikai mačs ar Šveici, manuprāt, kļūdās. Arī Polijas komanda ir vērā ņemams pretinieks, kaut arī, manuprāt, netik spēcīga kā iepriekšējos 2 gados. Pirms sāksies spēle atgādināšu situāciju turnīra tabulā. Un tātad, pirmajā vietā atrodas Latvijas izlase 4 spēlēs, 4 uzvaras, 21 vārti gūti un 10 zaudēti, 8 punkti. Interesanti, ka arī Polijas komanda ir aizdījusi tieši tāds spēles tieši ar tādiem pašiem pretiniekiem kā Latvijas izlase. Polija 5. vieta, 3 punkti, 3 punkti, 1 uzvara, 1 nešķirts un 2 zaudējumi, vārtu attiecība 12-16. Tātad, ko tad mēs esam uzvarējuši? Vispirms Lielbritānija rezultāts 6-5, pēc tam Japāna ar 6-1, tad Dāniju ar 5-3 un visbeidzot aizvakar ļoti svarīgā spēlē Baltkrievija rezultātu 4-1. Savukārt Polija pieveica Dāniju ar 4-3, nospēlē neizšķirt 3-3 ar Japāņiem. Starp citu, Poļi izlīdzināja rezultātu tikai, ja es nemaldos, man te priekšā protokols 24 sekundes pirms spēles beigām. Tālāk zaudējums Lielbritānijā 2-4 un Baltkrievijai 3-6. Tātad turnīra līderkomanda Latvija un 5. vietas ieguvēja Polijas komanda. Lūk, jūs redzat sastāvu, un tie spēlētāji, tie uzvārdi, kas ir dzeltenā krāsā, nozīmē tikai vienu, ka tas ir starta sešinieks. Grigorjevs Matīcins, Fandujs, Beļauskis un Boldaveško. Nu, protams, vārtos, Artūrs Irbe. Un tā spēle sākusies. Šodien spēli tiesā Stailers no Holandes, labs arbitrs, viņam palīdz Čikamura, Japānis un Kolviks no Dānijas. Jā, par tiesnešiem pirms spēli iesākusies pateikšu, ka pēc mača ar Baltkrieviju, kur es ceru jūs skatījāties, vispār par šo spēli es reportāžas gaitā vairākās atcerēšos gan par patīkamām lietām, gan arī par nepatīkamām. Un tātad pēc mača Baltkrievi iesniedz protestu, it kā viņuprāt tiesāšana bijusi ļoti slikta, pat vairāk preses konferencē Baltkrievijas valstsvienības galvenais treneris Sidorenko pateica, ka tas ir nemākulis un kādā ziņā no diplomātijas nebija nevēsts. Un tika sasaukt speciāla direktorāta sēdi, kurā tiesnešu šefs no Zviedrijas Lindbergs skaidri un gaiši pateica, ka viņš uzskata, ka kanādiešu tiesnesis ir aizvadījis vislabāko maču šajā čempionātā. Tiesājas precīzi, un tagad Boldaveško ripa no vārtos. Tiesājas ļoti precīzi, un pilnīgi tāpat domā arī Latvijas Hokeja federācijas izpildu direktors ilgadējais tiesnešu komitejas šefs Sergejs Zaharovs. Viņš pat pateica, kanādietim bija pilnīgi vienalga, kam tiesāts. Viņš bija neitrāls, jo diezgan vēl viņš zina, kur atrodas Latvija un kur atrodas Baltkrievija. Viņš pirmā periodā dāva spēlēt, otrajā neļāva būt rupjiem, un trešajā vienkārši vadīja spēli. Un es viņam pilnīgi piekrītu, tā kā Latvijas uzvara pār Baltkrieviju ir tikai un vienīgi Latvijas hokeja vienības meistarības apliecinājums. Harijs Vitoņš, viņš iepriekšējā spēlē ar Baltkrieviju tika atzīts par labāko mūsu komandā. Jā, mūsu komandā ir šodien viena spēlētāja izmaiņa. Simjonovs spēlē, viņš būs Čunčuko vietā. Savainojums ir apzīts, tā kā viņš ir laukumā tieši tāpat kā Normunds Sejas, kuram šobrīd ir ripa. Viņš to atstā partnerim, cīņa pie apmalis. Zabala. 2-1. Tas no metiens. Polijas komandā ir vairāk ļoti pieredzējuši spēlēt. Atceros no iepriekšējiem čempionātiem tādus kā Zamojski, Tkaču, Podlipniju, Šopinski, Tomašiku, Klišaku. Jaunie talanti varētu būt Zabala. Jā, uzvārds ļoti pazīstams. Zabala bija tā paša Jovčika mājiņas partners, kurš savulaik iemeta 3 ripas Treķekam. Tas ir viņa dēls, kas tagad ir laukumā. Tāpat kā laukumā ir arī Tkačs, kas ir bijušā Polijas
valsts vienības vecākā trenera dēls. Viņš ir komandas kapteinis Vojceks Kačs. Bet komandas galvenais treneris ir Baltkrievs Vladimirs Safonovs. Mūsu vienību trenē galvenais treneris Leonīds Beresņevs un viņa palīgs Māris Baldonieks. 2 minūtes 25 sekundes Latvija, Polija, B grupa Eindhovenā. Tiešā pārēde no ledus pils Eindhovenā. Ar Ripus Krastīņš, viņš spēlē kopā ar Rodrigo Laviņu. Piespēle, Semjonovs neuztvēra Ripu, jo tā bija drīzāk tāda, piespēle pa gaisu, kur nebija uztvērama Laviņš. Tam bija jau kreisā malā Niževijs. Tam bija jau Raida Ripu zonā, Niževijs. Un poļi jau ir ar Ripu. Jautāju pirms spēles Leonīdam Beresņevam, kā jūs spēlēsiet, kas ir izmainīts iepriekšam spēli? Viņš teica, protams, nebūs tāda taktika kā ar Baltkrievijas komandu, jo no pirmajām minūtēm centīsimies iet uzbrukumā. Jāspēlē savu spēli, lai pretinieks pielāgojas mums. Un šķiet, ka pirmajās 3 minūtēs pilnīgi iniciatīva ir Latvijas valsts vienības komandai. Latvijas televīzija sadarbībā ar Latvijas Hokeja federāciju un firmu Liplat jums piedāvā pasaules hokeja čempionāta B grupas spēles no Eindhovenas. Un tā 3 minūtes 15 sekundes, iemetiens bija vidējā zonā. Pagaidām nav metienu, pāris metienu, tie bija garām vārtiem. Marijuš Kieca vārtos, Polijas komandas vārtos, un šoreiz viņš atrada Matīcinu metienu. Piespēle, lieliski piespēle vārds priekšā. Mums ir rāda, ka Ripa ir vārtos, ko rādīs tiesnesis. Pagaidām viņš nerāda neko, bet šķiet pēc tā, ka aiz vārtiem iedegta sarkanā spuldzīte. 4. minūtē rezultāts kļūst 1-0 Latvijas komandas labā. Marijuš Kieca sēž, bet viss jau ir izdarīts, ja precīzi sakot, viņš nespēja izdarīt to, lai kavētu mūsu komandas spēlētāju precīzi metienu. Tur bija cīņa vārds priekšā. Droši vien, ka Polijas komandas spēlētājs grib ieskaidrot, ka mūsu spēlētāji atradušies vārtu laukumā, taču tas tā nebija. Pastīsimies atkārtojumā, nav ko prātot. Lūdzu, tātad Ripa tiek atsvist, Matīcins. Lūk, mūsu hokejisti ir tuvu vārtu laukumam, bet tajā neatrodas. Viss ir. Es klausos informātoru paziņojumu. Ļoti ātri pateicu. 1-0 Latvija, Polija. Kā jau teicu iepriekš, šeit tablo ir tikai parāda spēles rezultātu. Laiku nav uzrakstīts, kurš spēlētāji guvāts, bet kādā ziņā 1-0 un pārtraukumā es noteikti precizēšu, kurš tad īsti tuvāks bija panākumam mūsu vienībā. Kādā ziņā Matīcina piespēle, tas jau ir 100%. Normons Sējais. Labi, ka 1-0 pašā cīņas sākumā, tas nozīmē tikai vienu, ka var spēlēt mierīgi. Pārstāvs nenoliedzami mūsu komandai, Čudīnovs, Pavlovs. Poļi pārstāv Ripu. Un tagad 2-1, taču partneris šeit iegāza Čapka, 25. numurs. Iegāza Garboču, kurš varēja izveidot labu kombināciju. Lūk, jūs redzat Vladimiru Safonovu. Viņš ir Baltkrievijas komandas galvenais treneris. Var pateikt, ka 47 gadus vecs treneris. Pirms tam viņš strādāja ar Minskas Dinamo, tad Minskas sporta skolā. Pēc tam 90. gadā, 91. gada sezonā sāk trenēt Krakovas klubu. Un tagad pārējā laikā, kad viņš nestrādā ar Polijas izlasi, Sosnovicā ir izveidota speciāla hokeja skola, kurā tāds hokeja internāts. Kā savulaik mums bija 55. vidusskolā, un cerams, ka arī nākotnē tā būs. Un viņš trenē, māca jaunos Polijas hokejistus. Tas ir par Vladimiru Safonovu. Viņam palīdz Henriks Gruts, pazīstams hokejists agrāk. 5 minūtes, 16 sekundes. Rezultāts 1-0 Latvijas valsts vienības labā.
Mūsu komandā nāk Tambijos, Semjonovs, Ignatovičs. Semjonovs iepriekš tās divas cīņas nespēlēja, kaut gan spēju protokolos viņa uzvārds bija un arī atzīme, ka viņš ir piedalījies. Gluži vienkārši viņš apsēdēja gan vienā, gan otrā mačā partneru 10 soda minūtes. Te būs noraidījums. Diemžēl mūsu komandā. Tātad skaitliskais mazākums spēles 6. minūtē. Uz 2 minūtēm tiek noraidīts Semjonovs. Par viņas stāstīja, ka viņš sēdēja citvietā, tagad jāspēj vienīt par saviem grēkiem. 5 minūtes 26 sekundes, rezultāts 1-0 Latvijas komandas labā. Laukumā Matīcins Grigorjevs paliek un Tambijos ar Ignatoviču. Dānijas Kvidovras komandas spēlētāji atgādina, Tambijos bija rezultātais Dānijas čempionātā un viņa abu komanda ievindojās 4. vietā. Un šeit bīstam tika atstāts vārds priekšā Polijas komandas spēlētājs Pažērskis. Noteikuma pārkāpumu nav. Grigorjevs. Piespēl vispār ļoti precīzi Tambijevam. Abas komandas izdara spēlētāju mājiņas. Mums laukumā Čudīnos ar Sējai nomainījās aizsargi. Un droši vien, ka būs arī Vītloņš ar Znaroku vai Paulovu. Lūk, jūs redzat, cik ilgi jāspēlē skaitliskajā mazākumā mūsu vienībai. Un tagad jau arī uzbrucējiem. Pēdējā brīdī Beresņevs parāda, ka jānāk laukumā 4. mājiņas uzbrucējiem Kerčam ar Macijevski. 10. numurs Macijevskis, 21. Kerčs Sējais, 4. numurs viņam Ripa piespēla Macijevskim, Macijevskis viens labā malā. Metiens vārtiem, labs metiens, atgādinu, Kieca, Mariuš Kieca ir Polijas valstsvienības vārtos. Nu šeit neuzspēja Ripa Macijevskis, Poļie ir zonā. Zjalohs izdarīja metienu, Sējais, nolūst viņam piespēle, vārdu priekšā. Nu šeit nemāklīgi nospēlēja Polijas komandas spēlētājs. Tas bija 24. numurs, bet savukārt viņa partneris nospēlēja ļoti prasmīgi. Zjelohs, 23. numurs, Zjelohs. Tātad Polijas komanda realizē skaitlisko vairākumu. Tas notiek, kad spēlēts pirmā trešdaļā 6 minūtes 51 sekunde. Rezultāts kļūst 1-1. Nu, te vainīgi aizsargi, protams, kur atļauj izdarīt metienu no pašas vārds priekš. Arturam Irdem bija grūti. Iepriekš epizodē varēja arī veidoties labs metiens, taču poļu uzbrucējs atstās ar muguru pret vārtiem, piespēl atpakaļ un izrādās, ka viņam ir bijusi taisnība. No pirmā šūta mūsu aizsargi nemācījās, pieļāva otro, rezultāts ir 1-1. Valdaveško, Beļauskis, Fandojas uzbrukuma aizsardzībās Krastīņš ar Laviņu. Zabālā pasaules junioru čempionāta B grupas, iepriekšā pasaules junioru čempionāta labākais hokejists Darījušs Zabala. Interesanti, ka Polijas komandā ir visi spēlētāji no Polijas nacionālā čempionāta pārstāvēti, ir 9 klubi. Tātad neviena leģionāra. Nu, protams, visi pazīst Čerkausku, kas spēlē nacionālā hokeja līgā, bet no viņa ierašanās ir tikpat nereāla bija kā mūsu Sanda Ozoliņa atbraukšana uz Eidhovenu. Krastīņš. 1-1 rezultāts. Nu, līdzjutēji arī sāk uzrunāt šodien laukumā. Laukuma tribīnēs ir praktiski tikai Latvijas izlases atbalstītāji. Nu, varbūt kāds 5 poļu augstākais, kas sēž tribīnēs. Skatītāji šodien ir maz, dienas spēle, darbdiena. Atgādinu, laika starpība ir stunda. Latvijas un Holandas laiki atšķiras par 1 stundu. Laviņš. Znaroks. Vairs iet zonā. Labi apved Britnieki, taču Ripa atstāja. Polijas aizsardzības zonu. Paulovs. Un jau Justka. Grigorjevs. 9. minūte. Rezultāts 1-1 pasaules B grupas čempionāta spēle. Tiešā pārraide no Eidhovenes. Znaroks. Atstās Ripa. Partnerim ne pats. Tur vedās, Paulovs nokrita. Ripa ir Znarokam. Piespēl Paulovam. Vārds priekšā. Uz Vītoliņš tagad Ripu.
Pavlovs. Nav metiena, nav. Un arī pretuzbrukumu nebūs. Iemetiens būs mūsu aizsardzības zonā. Kļūdījās piespēlē 13. numurs Justka, Marijus Justka, 22 gadus vecs hokejists. Mūsējā ar poļiem B grupā spēlēja pagājušajā gadā Bratislavā, uzvara, rezultāts 6-2. Lūk, cik Sidorenko labi runā, Safonovs runā poliski, tātad Baltkrievs viņš ir. Toreiz poļi palika 3. vietā, mūsējie 2. un 94. gadā arī 3. vieta Polijas komandai, un toreiz Latvijas izlase uzvarēja rezultātu 7-0. Pirms tam 93. gadā šeit pat Eidhovenā Polija bija 2. vietā, un 92. gadā Polijas komanda spēlēja A grupā, bet Prāgā palika 12. un izkrita uz B grupu. Un šobrīd nekāda cerība viņiem atgriezties elites grupā nav. Tikai 5. vieta, 3 punkti pēc 4 spēlēm. Vēlāk, kad būs varbūt vienīgāka spēle, es ceru, ka tomēr mūsu jau pārsvaram jāizpaužot rezultātā. Pasāstīs gan par to, ko iecerēs darīt Artūrs Sirbe, arī Tvītoviņš, Normons Sējies, citi mūsu puiši. Pagaidām gan tikai 1-1 neizšķirt. Gan drīz Baltkrievijas komanda samaksāja par tādu pašpārliecinājumu maču ar Holandi. 22 sekundes pirms spēles beigām, ko Vaļovs izvirzīja savu komandu vadībā. Es negribēju teikt, ka mūsu komanda būtu pašpārliecināta un iziet tādā noskaņojumā laukumā tieši otrādi. No paša rīta jau pie brokastu galda mēs zinājām par treniņu un sapulci. Komandas treneri gan Leonīds Beresnieks, gan Māris Baldonieks, gan ģenerālmenedžers Jurijs Agurēkins un mūsu delegācijas vadītājs Latvijas Hokeja federācijas prezidents Uģis Magonis atgādināja, ka šodien ir nopietnas pretinieks. Nopietnas pretinieks. Jā, Polija, Holande un pēc tam svētdien Šveice. Skatiskā vairākumā spēlēs mūsu komanda šobrīd 9 minūtes 36 sekundes aizvadītas pirmajā trešdaļā. Skatiskais vairākums pirmo reizi šajā mačā Latvijas vienībai. Matīcins, Grigorjevs, Beļovskis, Fandulis, Boldovešs uzbrukumā spēlē. Tur labi nospēlēja Pulavskis. Tomēr ir palika Latvijas komandai Grigorjevs, Boldoveško, Fandulis tur mēģina ieslidot vārtu priekšā kustībā saņemt iespēju, taču pat labam Ripa ir pie viņa. Viņa man jau cenšas atkārt uz Boldoveško, taču piespēles centrā nav. Tāls metiens un tiek pielikta Ripas ceļā. Tātad Klišķaks Valdemārs patraucēja Matīcinu metienu. Lūk, mūsu komandas kapteinis Matīcins. Laukumā Zarats, Pavlovs Vītoliņš, Čudinovs un Krastīņš. Jā, Normondam savainots ir plecs jau pirmajā šī čempionāta spēlē ar Anglijas komandu. Tā kā nāks Borisam Lavrēno viņam palīdzēt. Zarats iemetienā. Minūte 24 sekundes, skatiskā vairākumā jāspēlē. Pagaidām rezultāts 1-1, aizdītas 10 minūtes 16 sekundes. Lūk. Nolasot manas domas, var teikt, Holandes televīzijas režisors parāda arī ekrānā, cik ir spēles laiks aizvadīts. Vītoliņš, Pavlovs. Vītoliņš, Pavlovs. Pagaidām laukums stūrī cīņa noris. Minūtu atlikus vairākumā, ko spēlēt. Krastīņš, Čudinovs. Garām vārtiem. Pavlovs. Labi priekšā Znaroks. Saņem ripu un tomēr viņam patraucēt Polijas komandas spēlētājs Ružanskis. Jaroslavs Ružanskis pielika nūju. Tas jau pirmo reizi tā gadījās arī Matīcina metiens tik ātrs. Nozīmē tikai vienu. Metiens ir jāizdara ātrāk. Vai arī saspēlē jābūt precīzākai, ātrākai. Laukumā tam bija jau ar partneriem aizsardzībā Laviņš Krastīņš. Uzbrukumā tam bija jau Ignatovičs un centrā Semjonovs. Jau teicu, ka šeit čempionāta laikā Semjonovs
ir uzsācis sarunas ar Dānijas čempionu vienību un acīm redzot parakstīs līgumu par spēlēšanu šajā valstī. Ignatovičs, Semjonovs, Ignatovičs, Laviņš. Šķiet, tam bija šoreiz nevis mainīja rips lidojuma virzienu, bet gan palīdzēja vārdsargam Kieca, Marijušs Kieca. Un es speciāli, protams, pirms reportāžas poļu kolēģi, kurš atrodas man blakus, pārjautāja, kā ir pareizi izdarīt visus poļu spēlētāju uzvārdus. Tad mēs žurnālisti grēkojam un interpretējam vienu to pašu hokejistu dažādās avīzēs un televīzijā un radio. Viens spēlētājs, bet 5 dažādi uzvārdi. Ignatovičs, tam bija jau piespēle, un tā bija izrāks Krasņam, bet Semjonovs mēģināja uzsvērt, un tagad 2-1, 2 Skačs. Artūrs izvēlējās pareizu vietu. Jā, es iesāku par savainojumiem, teicu, ka Normundam palīdz. Normundam ir abu atslēgas kaulu sasitums, un parasti tā ir tāda trauma. Iedomājieties, ka jūs braucat ar mašīnu, un mašīna strauji bremzē, un jūs ielidojat vai no stiklā, vai mašīnas priekšējā panelī, un kā uzskata mūsu komandas ārsts Jānis Krēps, tad principā Normundam vajadzētu ārstēties 2 nedēļas, taču šis Kovičs ir savainots vēl nopietnāk. Viņam ir labāks ēgala iekšējo sānu saišu sastiepums. Vispār nevar iet laukumā, tātad Normundam ir jāsakož zobi, un viņš spēlē. Maciejevskis. 12. minūte, 1-1 Polijas komanda spēlē pilnā sastāvā. Matīcins. Niževīs, Kerčs. Kerčs labi iet zonā pats. Nu, viņu pamatīgi treneri bāta pirmajām spēlēm, bet maču ar Baltkrievijas komandu Kerčs aizvadīja labi. Kā visa komanda cīnījās labi. Maciejevskis, pārāk asleņķis un Ripa atstāja zonu. Varbūt Matīcins varēja arī pieturēt Ripu zonā Niževīs. Tiešām labākā spēlētāja balvu saņem Harijs Vītoliņš, bet preses konferencē mūsu komandas otrais treneris Māris Baldonieks teica, ka jāuzspēlē visi puisi. Tā tik tiešām bija, visi cīnījās. Par savainojumu mūsu komandā vēl ar traumu spēlēja Zaroks, viņam ir bļodas kaula augšējās malas sasitums. Tāds nepatīkams, jo nepatīkams tāpēc, ka jebkurš pieskāriens vēderam izraisa sāpes Zarokam. Nu, varbūt arī ar to izskaidrojumu viņa izcināšanās mačā Baltkrieviju, bet par to bišķiņ vēlāk. Semjonovam bija labās kājas potīts sastiep, taču šodien viņš ir laukumā. Un vēl saaugstējies ir Artūrs Irbe, sāp kakls viņam iesnas, taču, kā pats Artūrs teica, tas nekādi neatsauksies uz viņa spēli šodien. Galvenais, ka nav temperatūra. Artūrs Ripu tvērt. 13 minūtes, 34 sekundes rezultāts, 1-1. Kieca, viņš ir diezgan pieredzējis. Vārdsargs 27 gadi, spēlē Katovicē. Tā pašā Katovicē, to liekas atcerās visi hokeja draugi turēt, ka Polija sensacionāli uzvarēja PSRS izlasi Katovicas čempionātā. Tas bija kāda viena uzvara un pagājuši laikām, nevis laikām, bet 20 gadi un atceramies šo spēli. Harijs Vītoliņš. Zaroks. Un cīņa pie apmalas, Ripa netiek piespiesta. Atgādina, ka spēles galvenais tiesnesis ir Stailers no Holandes. Palīdz viņam Čikamura Japānis un Kovičs no Dānijas. Būs izplātos. Neprecīzi mazliet nospēlēja mūsu uzbrucēji. Tomēr cīņa pretinieku laukuma pusē turpinās. Ripa mūsējiem, Krasniņš. Un Ripu poļi izmisīgi tāds haoss viņu vārdu priekšā raida pāri visām zonām. 14 minūtes, 22 sekundes Leonīds Berešņevs, lūk, jūs viņu redzat. Un tas jau Kieca, Marijušs Kieca. Labā pozīcijā atradās Harijs Vītoliņš.
Grigorjevs, Matīcins, Tambijevs, Semjonovs un Ignatovičs laukumā. Matīcins. Atspēlē Grigorjevam. Atspēlē jau viņš, protams, zonā, bet Grigorjevs izlaida ripu, jo piespēle bija neprecīza. Semjonovs. Kreisā malā zonā ieies Ignatovičs, ripa Tambijevam. Mazliet viņa patraucēja Gorēna. Jā, poļi aizsargāja diezgan prasmīgi. Un tāpēc rezultāts pagaidām ir 1-1. Atgādināšu, ka pirmās 3 čempionāta spēles mūsu komanda arī iesāka diezgan pasmagi. Bīstam situāciju. Un nospēlē lieliski Matīcins. Es jūs neļāvu uzmest vārtī un pēc tam arī pārcēra ripu Semjonovs. Ignatovičs. Čudīnos jau laukumā piespēl Tambijevam. Viss nē, Tambijevs negāja zonā velti. Viņš domāja, ka Semjonovs jau tur ātrāk nē, Semjonovs slidoja pēc ripas, ja būtu iegājis Tambijevs, viss būtu kārtībā. Toties tagad gan nav viss kārtībā, iemetiens mūsu aizsardzības zonā. 15 minūtes, 31 sekunda, rezultāts ir 1-1. Jā, kāpēc obligāti mums būtu jāuzvar? Tas ir skaidrs, ka vienmēr ir vajadzīga uzvara. Ir kā pilnīgi tāds dums jautājums. Un tomēr Polija, Holanda 2 spēles, pēdējā ar Šveici. Un es ļoti ceru, ka tas tā būs šodienas mačā. Mūsu komanda izcīnīs uzvaru, kaut gan es paredzu, ka cīņa būs ļoti sīva. Jo Polijas komanda ir tāda stabila vidusmēra vienība, un šādā poļus apspēlēt nevar. Tad mūsu vienība izšķirošo mačā būs norādījums tagad mūsu komandā. Un tagad, kamēr tiek norādīts spēlētājs, pateikšu, tad mūsu komandai pēdējā spēlē ar Šveici. Protams, es to nevēlētos tāpat kā jūs. Pietiks pat ar zaudējumu ar 2 vārtu starpību, jo tad 3 komandām Latvija, protams, ja Baltkrieva arī nezaudē kādu atlikušo spēli un Šveice, ka man šīs 3 komandas ir izteikti līderi, izteikti favorītu vienības, tad Baltkrievijas komandai būtu -1, jo rezultāts 4-2 viņu mačā ar Šveici. Mēs savukārt Baltkrievi pieviecām ar rezultātu 4-1. Ja Šveici uzvarētu ar 2 vārtu starpību, labāk būtu situācija mūsu vienībai. Bet tā jau ir nākotnē, taču es zinu, ka jūs tie, kas ļoti interesēties par hokeju, jau arī paši rēķināt lūk šīs vārtu attiecības un tā tālāk. Bet, lai to rēķinātu, šodien ir jāuzvar Polija un parīt Holandas komandas. Skats, ka vairākumā atrodas Polijas vienība. Kerčs, Macijevskis. Ja otro reizi mūsu spēlē mazākumā un otro reizi laukumā Beresņevs sūta Macijevskis ar Kerčs. Tātad ar pirmo viņš ir apmierināts, bet nomainās Beļauskis nāk. Aizsardzībā Grigorjevs ar Laviņu. Minūte 20 sekundes jāspēlē mazākumā. Šeit atļāva Beļauskis uzmest pretiniekam pa vārtiem. Pie tam no kāda 2 metrā tāluma. Klišķaks izdarīja metienu. Šos aizsargs gaida piespēju Pulavskis, viens pazuja vienu brīdi, taču Fanduļs piespieda cīnīties poļu uzbrucējiem laukuma stūrī. Pulavskis neizlaid ripu no zonas. Fanduļs tur enerģiski spēlē. Pulavskis piespēlē partneram. Un šeit ļoti, es teiktu, pat tīzli nospēlēs Tomašiks. Poļi sāk savu uzbrukumu skaitliskajā vairākumā. Podlipnīts. Ružanskis un Grigorjevs. Mierīgi, tas bija Matīcins, mierīgi raida ripu pāri zonai. Normāls sējais noraidīts ir. Zdaroks. Viņš jau pastījās, vai Normundam nav laiks iet laukumā. Jā, ir laiks, taču ripa ir Polijas komandas spēlētājiem un bīstam piespēle. Tiešām Zabava. Labi, ka paguva Krastīņš. Harijs Vitoviņš. Pa
Kreisis Znaroks, kā arī iet zonā, piestāvis Znarokam. Jā, Oļeks un atkal. Jā, Polijas komandas spēlētāji ļoti veiksmīgi bloķē mūsu komandas uzbrucēju metienus. Cīņa uz vārtiem. Spēle ļoti saspringta, neteikšu, ka tās kvalitāte būtu diezgan augsta. Katrā ziņā spēle Latvija-Baltkrievija bija neapšaubām pagaidām šī čempionāta labākā cīņa. Un tagad noraidīts Tambijevs par pretinieku sitienu pretiniekam. Nē, tas ir Kārlis Strastīšs. Netiek noraidīts. Noraidīts ir, kā es teicu, 1 no 5, 2 no 5 līdzjutējiem ar karogiem, bet noraidīts ir Leonīds Tambijevs par sitienu pretiniekam ar 0. Lūk, viņš čempionāta pirmajā spēlē tika atzīts par labāko mūsu komandā. Pastīsimies atkal, ko viņš tur sastrādā. Nu jā, bet tā ir kaut tāda situācija. Sitiens par 100 un var noraidīt un var arī nenoraidīt. minūtes 42 sekundes spēlēts pirmajā trešdaļā. Mūsu skariskajā mazākumā rezultāts 1-1. Loģiski, ka Polijas komandā laukumā pirmais piecinieks. Juska ar sāripu Čapkam. Čapka ar Juska aiz vārtiem. Grigorjevs Matīci neļauj no turienes viņiem iziet, vēl vairāk. Nē, labi nospēlēja šeit aizsardzībā Sipošs un neizdevās ripu rādīt pāri visām zonām. Pēdējā šīs trešdaļas minūte. Kerčs viens pats, ko darīs, ies uz priekšu, un 2 partneri labajā malā. Neieraudzīja Kerčs, neieraudzīja, ka Macijevskis un Matīcins gāja uz priekšu. Nu, mēs spēlējam mazāk, vēl laiks ir jāpavelk. Līdz pirmās trešdaļas beigām 30 sekundes. Fandulis pa labā malu iet. Lieliski! Un arī labi spēlē Kieca. Vēl 20 sekundes jāspēlē šī trešdaļā un minūte ir soda laiks tam Bīvam. Bedauskis. Bedauskis pietur ripu. Jā, nu, diemžēl labi, ka tā, ka izturējām pirmā trešdaļu, bet arī otrā perioda sākumā mūsu komanda spēlēs skaitliskajā mazākumā. Līdz ar to pirmā perioda rezultāts 1-1, un pēc pārtraukuma Latvijas televīzija turpinās tiešo pārraidi no Eindhovenas. Odstale na niebieskim wtedy. Wybite kolorze, żeby Pan Justa, żeby podawał do kierunku, co? Un tā Latvijas televīzija turpina reportāžu no Eindhovenas pasaules beiguma čempionāta spēle. Latvija-Polija otrās trešdaļas otrā minūte, precīzi minūte 37 sekundes spēlēts otrajā periodā. Rezultāts 1-1. Abas komandas spēlē pilnā sastāvā, tātad mazākumā pirmā minūte. Mūsu komanda izturējusi godam. Uzlūk Poļi, bīstams redzēts tos lieliski, Ārturs Irba spēlē lieliski un Ripa jau atstāja mūsu aizsardzības zonu. Jā, Poļi iesāka šo periodu diezgan vareni, bet to var saprast, viņi spēlē skaitliskajā vairākumā. Čudinovs. Laviņš. Skrastiņš. Un varbūt arī pēc inerces Poļi spēlē aktīvāk. Jā, kā jau apsolīja noskaidroja, kurš tad guva mūsu komandā pirmos vārtus tajā, teiksim, burzmā. Tas bija Niževijas pēc Macijevska un Matīcina piespēlēm. Tātad 1-1, spēlētas 2 minūtes, 17 sekundes. Turnīra līderkomanda Latvijas izlases cīnās ar Poliju, kurš šobrīd atrodas 5. vietā ar 3 punktiem.
Atgādināšu, mūsu komandai ir 4 uzvaras, 5-3 Dānija, 6-1 Japāna, 6-5 Lielbritānija un pats galvenais 4-1 pret Baltkrieviju. 1-1 Pārtraukumā komandas vadība teica, jā, stāstījām, bet tomēr puišiem šķiet, ka poļus ir viegli pieveikt. Nav viegli, rezultāts ir 1-1 pagaidām. Mēs arī te sāku skaitīt variantus visādus. Protams, mēs visi ceram un ticam, ka Latvijas izlase šodien uzvarēs, un tomēr šī uzvara ir jāizcīna. Tā pati par sevi neatnāks. Aizsardzībā Matīcins ar Grigorievu uzbrukumā, 4. trīnieks Nižvijs, Macijevskis un Kerčs. Grigorievs. Un poļi tiešām spēlē mazliet viņš savādāk nekā pirmajā trešdaļā. Viņi jau aktīvi cīnās vidzonā. Kerčs. Viņš varbūt gribēja apvest, bet Ripa noslīdēja no nūjas un tagad būs uzbrukums. Centrā Kerčs, bet spēlētāju mājiņai iznāk. Mums ir tālais rezervis soliņš. Tātad Ripa tiek ierādīta pretnieku zonā un tikmēr jau laukumā nāk citi spēlētāji. Nižvijs izdarīja metienu, neprecīzu. Čudīnovs atspēlē partnerim Nižvijs, Beļauskis un Polijas komandas vācēks Marijuš Kieca. Labi spēlē vācēks. Par mūsu komandas vācēku ir grūtāk teikt kaut ko. Es varu pateikt tikai vienu. Artūrs šobrīd izsadojas uz līdz zilai līnijai. Jūs to, protams, neredzat, jūs skaties atkārtojumu. Un viņš parāda to, ka aizsargi pieļāva, tik tiešām ļauj uzmest savu vārtiem, un Artūrs brīdina, un pēc tam arī palūdz vienkārši patvērties. Vitaminizēts cēriens, Čudīnovs to ar viņam pasniedz, un tagad, Artūrs ir bija jūsu ekrāns. Neapšaubām šī turnīra populārākais hokejists, visi žurnālisti ar viņu mēģina tikties, izrunāties. To var saprast. Katrā ziņā Nacionālā hokeja līgā Nacionālās hokeja līgas pārstāvs ir tikai un vienīgi Latvijas izlasē. Lielā mērā Artūra šis 7 stundu lidojums no Čikāgas, treniņš, spēle, tas viss deva mūsu komandai spēkus mačā ar Baltkrieviju. Viņš arī, protams, ir drošības sevi. Beļaus noraidījums, tur vispār nevar būt 2 runas. Sanduļs tas bija. Pretinieki viņi teksē ar nūju. Pretinieki neatļauj turēšana ar nūju. Kā neatļauj? Turēšana. Turēt vispār nedrīkst. Mārs Baldonieks tikko bija tādā pelēkā žaketē, zaļpelēkā. Un Pandus uzņem ātrumu un šeit viņu kavē Tomašiks, Miroslavs Tomašiks un tā Latvijas valstsvienības skaitliskajā vairākumā. Līdz šim mūsu komanda tikai vienreiz bija vairākumā un arī tad realizēja to. Savukārt 3 reizes nācās spēlēt pirmajā trešdaļā mazākumā. Beidzot, es sāku dzirdēt arī latviešu līdzjutēju skandienas, jo pirmajā perioda vidū viņi kā pieklusa. Fanduļs. Čudīnovs, Fanduļs. Beļauskis. Čudīnovs. Ripa neatstāja un tagad atstāja zonu. Un kaut šeit jūs redzat, cik jāspēlē vēl skaidrs, ka vairākumā abas komandas izdara sastāvu maiņu uz Naroks, tātad arī Vītoliņš. Tur Japānis Čikimura līnītiesnes diezgan smagi nokrita, tomēr piecēlās un cerams, ka viss ok būs. Viss kārtībā. Sējais. Armons Sējais vairākumā, pusi laika jau pagājuši. Arējs Vītoliņš. Krastiņš, Vītoliņš, Laviņš, Rodrigo piespēlē Harijam, Laviņš, neprecīzi piespēle, Paulo un Kālis Krastiņš. Nav metienu pa vārtiem. Visu laiku tādu savstarpēju piespēli gar apmalēm. Paulos un precīzi piespēle Kālim Krastim, taču Kālim neizdevās metiens. Un nenorādījumi, protams, nav Kālis Krastiņš. Pēc statistikas datiem šeit čempionātā tiek vērtēti aizsargi. Es jau teicu,
iepriekšējās reportāžās, tātad spēku paņēmieni, precīzs piespēles, ievīt uzbrukums, spēle aizsardzībā. Un pēc visiem šiem rādītājiem Kārlis Krastīņš šobrīd otrais labākais čempionātā. Viņam ir 19 lūk šīs aktivitātes. Tikpat, cik Andriasam Zenderam no Šveices, tā kā Kārlis tikpat labi varētu būt arī pirmais. Vēl šī 30. ir Matīcins 14. 12 aktivitātes, Grigorjevs 21. un 28. Laviņš. Bet tas no tā. Šīs rādītāji starp citu arī diezgan objektīvi, jo mūsu komandā labākie aizsargi šobrīd ir tieši šie hokejisti, kurus es nosaucu. Normanam Sējam, protams, traucēja trauma. Viņš aizvadīja pirmo spēli lieliski, un arī tagad cīnās, cik to atļauj viņa savainojums. Kādā ziņā malacis Normans. Tambijevs. Poļi spēlē pilnā sastāvā Tambijevs. Malveško piespēl centrā piespēl, bet tur nogāž Ignatoviču. Šis pārkāpums nebija izteikts un noraidījuma nebūs. Sešas minūtes 8 sekundes Ignatovičus redzat ekrānos. Rezultāts 1-1. Sākumā bija 1-0 Niževīs no pirmos vārdus un pēc tam poļi rezultātu izlīdzināja. Matijevskis, Kerčs, Niževīs, 4. trīnieks, trīnieks, kurš šodien guvis pagaidām vienīgos vārdus. Niževīs pēc Matijevska un Matīts ir piespēlēm. Aizsardzībā Čudinovs ar Sējēju. Piņais vārtiem Matijevskis. Noraidījums būs mūsu komandā. Uzbruk poļi. Jā, 2 minūšu sots mūsu komandai. Atgādījums spēles galvenais tiesnesis ir holandietis Stājvers. Pirmā spēlē viņam nelaimējās, ripa diezgan sāpīgi trāpīja viņam tā muskuli. Bija pat tāda iespēja, ka viņi nomainīs kāds no līnīķietus, un tomēr Stājvers maču aizvadīja līdz galam. Jau teicu iepriekš, ka Baltkrievi iesniedz protestu, izstāstīja, ar ko tas viss beidzās. Tikai vēl pateikšu to, ka pēc spēles beigās Mīs, kas bija norādīts uz pēdējām minūtēm, atkal izteica savus domas tiesnesim un par to saņēma vēl papildu sodu, un viņš tika diskvalificēts uz 1 spēli. 1-1, 7. minūte, Latvijas izlase spēlē skaitliskajā mazākumā. Čudinovs, Sējējs, Kerčs un Macijevskis droši vien. Jā, Macijevskis, protams. Tātad šis uzbrucēju tandēms ir pagaidām spēlējis mazākumā labi. Čudinovs. Arī patstāja zonu. Šeit kļūdījās Šmelovskis. Šistofs Šmelovskis. Savukārt ripa ir viņa partnerim. Kačs, komandas kapteinis, atspēlē Nedvedam. Atļauj uzmest pa vārtiem šeit, Beļauskas atļauj uzmest pa vārtiem. Savukārt, tagad viņš steidz pretī ripai. Tā ir mūsējiem. Labi, Faldovis metiens! Garām vārtiem. Un šeit labi Beļauskam 0 pacēla Vieloks. Klišjaks virsū iet. Beļauskis. Un piespēlē roku. Skaidriskajā mazākumā Latvijas valstsvienībai jāspēlē 54 sekundes. Otrajā trešdaļā šeit Eindhovenā pasaules B grupas čempionātā spēlēs starp Latviju un Poliju. Aizvadīts 7 minūtes 32 sekundes. Rezultāts pagaidām neizšķirts 1-1. Artūrs Irbe, Kārlis Krastīņš. Un jūs redzat arī tiesnesis Stājveru no Holandas. MT Oļegs Zanoks. Holleva piespēlē partnerim. Zonā iegāja Klišjaks. Taču ripa ir mūsējiem. ...40 sekundes, jā. Redz arī lodziņā. Tas nebija metiens, bet visādi varēja būt. Labi, ka Matīcins traucēja tomēr izdarīt precīzāku radīju Slavomiram Vieloham. Paskatīsimies atkārtojumā.
Nu, uzbrucējs, ja būtu nospēlējis precīzāk, varbūt būtu slikti. Bet tagad ir labi. 1-1, 3-4 sekundes mazākumā, 8. minūte. Vītoliņš Danoks uzbrucēji, aizsargi Matīcins ar Krasnī, Harijs Vītoliņš ar ripu. Harijs pats mēģinās apvest. Nogāž šeit, viņu nogāž Malacis Harijs. Malacis 2 minūtes nopelnīja savai komandai, tiesa gan, nopelnīja redzēt ar sāpēm mugurā, taču šķiet, ka šis tāds nenopietnas savainojums. Uz 2 minūtēm tiks norādīts, acīm redzot, Zamojskis 12. numurs. Jā, viņš slido, lūk, Vītoliņa izgājiens. Gandrīz vai tā kā aizvakar, ka viņš būtu 2 vārdus, taču šeit Zamojskis pārkāp noteikumus. Mūsu hokejistam 21 sekunde sodītā soda laika. Šobrīd abās komandās pat 4 laukuma spēlētājiem. Mums tie Čudinovs un Laviņš, uzbrukumā tam bija ar Ignatoviču. Skatītāji kliedz otros, teicu, šeit Latvijas līdzjutēji faktiski ir vienīgie. Vispār interese par čempionātu neteikšu, ka būtu pārāk liela, varbūt nav izšķirošie mači vēl. Līdz šim čempionātu ir skatījušies 14,875 skatītāji. Tie ir tie, kas nopirkuši biļetes, protams, ir arī citi, kuriem biļetes nevajag visāds caurlaiks. Tas nozīmē, ka vidēji katru spēli noraugās 930 skatītāju. Lūk, tāda ir statistika. 3 sekundes mūsējiem jāspēlē 4. Lūk, Safonovs saka, ka Grišam jāievāk laukumā kādam, lai viņš iet laukumā, 47 gadi ir Safonovam, viņš jau, lūk, ripa ir ieķērusies tīklā. Tā tur arī šūpojas. Katrā ziņā, varbūt tiesnešiem vajadzētu to savākt, jo var gadīties, ka kādā epizodē vienkārši ripa nokrīt uz laukumu, un tad ir 2 ripas spēlē. Un tā Latvijas izlases spēlē pilnā sastāvā. Minūte 35 sekundes skaitliskais vairākums būs. Sējais. Vēlos izdarīt piespēli, jā, bet šeit labi nospēlēja Šopinskis. Čudinovs. Ignatovičs. Jau Beļauskas laukumā ir. Tam bija tur cīnās. Avielahu. Tam bija Beļauskis. Ignatovičs patraucēja. Čudinovs. Viņam ir labs metiens. Labs, spēcīgs. Viņš prot rādīt ripu pa zemi. Tas vislabākais ir, jo bieži vien vārdsakam, kas neatliek atsist ripu, un tad jau jāstrādā ir centra uzbrucējam. 49 sekundes, 48 vairākumā. Rezultāts 1-1. Spēlēts 9 minūtes, 22 sekundes. Atgādījumi, šī jau ir 2. trešdaļa. Matīcins. Sipošs. Faktiski viņš atdeva ripu mūsējiem. Būtu tā vienkāršāk raidījis, tad būtu vēl jāsadot pakaļ. Boldareško. Beļauskis. Pagaidām poļi spēlē labā aizsardzībā un skaitlisko mazākumu viņi ir izturējuši. Tātad Polijas komanda spēlē pilnā sastāvā. Matīcins 10 minūtes, 10 sekundes, rezultāts 1-1. Boldareško laukumā jau ir Macijovskis, tomēr Boldareško pasiet zonā, piespēlē partnerim. Labi nospēlē Vāsars, kaut gan, godīgi sakot, metiens gāja garām vārtiem. Niživīs. Tas pats Niživīs, kurš do pirmos vārdus mūsu komandas labā. Iemetiens Polijas komandas zonā. Macijevskis, Kerčs un Niživīs. Neierast redzēt Kerčs centru uzbrucēju postenī. Jā, tas ir Despis Laviņš.
Mūsu komandas deficīts centra uzlicēji. Kačs, komandas kapteinis, viens no labākajiem hokejistiem Polijas komandā. Savulaik, kad Polijas izlases trenēja Evalds Grabovskis, viņš teica, ka Kačs ir visperspektīvākais no visiem Polijas jauniem hokejistiem. Augsts pacelt nūju, un līdz ar to iemetiens būs vidējā zonā. Jau 23. aprīlī sāksies Latvijas hokeja līgas kausa izcīņas pusfināli. Pusfinālos tiksies Niks Brih Rīga Alianse, SMIK juniors. Pusfināli līdz 2 uzvarām spēlēs arī Latvijas hokeja leģionāri Znaroks, Sējējs, Laviņš, Panduļs, Krastīņš, Čunčikovs un citi. Spēles notiks Rīgas sporta pilī. 11 minūtes 4 sekundes aizdīts otrajā trešdaļā. Ripat nu pat atcitās pret Eitkovienas sporta kompleksa ledus pils griestiem. Nu, pilis, viņi nosaukuši tādu pils, protams, tā ir diezgan... lampai pat trāpīja un izsist lampiņu. Vienkārša celtne, nekas pārāk supermoderns nav, protams, to nevar salīdzināt ar to, kas nācās hokeja līgā. Man ir nācies būt trijās tikai. Pat Rīgas sporta pils ir maigāka, jaukāka un labāka, un tomēr varbūt tieši šādas celtnes, pat vēl vienkāršākas ir vajadzīgas Latvijas hokejam, lai Latvijas hokejs būtu ne tikai Rīgā un ne tikai Talsos. Jā, šī lampiņa saplīs, un tagad stadiona strādnieks šīs lauskas novāc no laukuma. Čudīnos. Latvijas televīzijas sadarbībā ar Latvijas hokeja federāciju un firmu Liplat jums piedāvā pasaules hokeja čempionāta B grupas spēles no Eindhovenas. Droši apvainojos par to, ka fonā bija dzirdamas, rūpjas lamāšanās, rūpjas lamas. Un pēc spēles man bija nopietna saruna ar Oļegu Znaroku. Es viņam pateicu, ka man ir kauns, ka es to visu dzirdēju. Un man ir kauns, ka to dzirdēja visa Latvija. Oļegs sākumā mēģināja strīdēties, ka viņam ir savainojums, ka cīņas karstumā viņš ir aizmirsis un tā tālāk, bet beigās viņš tomēr atzina savu vainu. Un padomājis, tik tiešām teica, nu jā, es esmu vainīgs un es lūdzu piedošanu visiem Latvijas hokeja draugiem. Var saprast viņu, protams, var saprast, un cerams, ka tādas lietas neatkārtosies. Turklāt arī mūsu komandas vadīja pēc tam, kad vakar sapulcē, es tieši runāju par šo jautājumu, arī mūsu komandas delegācijas vadītājs Uģis Magonis un ģenerālmenedžers Jurijs Agurēkins lūdzu pateikt skatītājiem, ka puiši darīs visu laukumā, lai cīnītos, un tādas lietas, kādas bija aizvadītajā mačā ar Lielbritāniju, neatkārtosies. Nu, lai tā būtu. Sējs. Pavlovs. Sējs. Viens rezultāts. 1-1. Pavlovs. Nē, tas bija Čudīnos. Pagaidām mūsiem neizdodas salauzt Polijas komandas aizsardzību. Znaroks. Un Ripa atstāja laukumu. Jā, nu, protams, tas viss ir atkarīgs arī no katra spēlētāja. Es nevarētu iedomāties, ka kaut ko tam līdzīgi būtu darījis Artūrs Irbe vai Rodrigo Laviņš vai Kārlis Krastīņš vai Igors Pavlovs. Var saprast, bet attaisnot tādas lietas nevar. Un vēl ir viens, kas man nepatika.
par ko es arī runāju komandas sapulcēs, vai arī kā tikai kā šī gadījumā televīzijas komentētājs. Tomēr himnas laikā ir pieņemts godināt savas valsts karogu, nevis sarunāties vai atbalstīties pret apmali. Tad citu. Nu labi, pietiek par šo tēmu runāt. Mūsu ir uzbruk, viss būs kārtībā. Pret Juska. Kraftiņš. Un arī pa piespiestu pie ledus. 12 minūtes 45 sekundes. Rezultāts 1-1. Bļauskis, Panduļs, Boldaveško, Laviņš un Stējējs un Čudinovs. Pa labi Jānis Kvēps un pa kreisi Boris Lavrenovs. Abiem šo sezonu jubileju. Mūsu dakteris Jānis Kvēps ar hokejistiem strādā jau 30 gadus, Boris Lavrenovs 20. Mūsu komandas dakteris un masieris. Čudinovs. 12 minūtes 52 sekundes, 1-1. Čudīnov metiens šoreiz neprecīzi, bet tomēr vārdsais droši paliek nedroši. Kieca, Marjušs Kieca arī pat vēra. Bļauskis. Boldaveško. Laviņš. Čudīnovs. Un Bļauskis. Norādījums? Nē. Norādījumu nav. 2 poļi pret Rodrigo. Un Rodžers nospēlē. Rodrigo nospēlē precīzi. Boldaveško. Fanduļs. Bļauskis, Fanduļs pret 2 poļiem. Labi, mazlietiņ pietrūka. Kaut gan, godīgi sakot, man liekas, ka te varēja arī būt noraidījums, jo Fanduļu kavēja bīstams metiens. Jā, spēles tiesnes it kā reabilitēdamies par to, ka neiedeva mūsējam skaidrisko vairākumu. Uzskat, ka arī pacitusies pret Artūra sejas sargu. Un šī gadījumā pēc noteikumiem spēle ir jāpūt, taču tā nebija. Artūrs atlēc arī pacit. Lūk, mazlietiņ pietrūka, bet mazlietiņ neskaitās. 13 minūtes 52 sekundes, 1-1. Ružanskis tā, met ripu uz vārtu pusi, Matīciņš, nē. Macijevskis. Nu, pagaidām vārds nav gūs nevienu no pirmajām 3 mājām, tikai lūk 4. Ņiževīs. Ņiževīs. Kreis Macijevskis ripu. Neizdevās tiest vēl būtu, tad, kad viņš būtu 1-1, bet ja būtu, tad būtu. Nekā tur nebija Kraftiņš. Macijevskis skrēdrību zonā, lai izdarītu spēlētāju mājiņu. Harijs Vitoļiņš, blakus Kerčs, tātad laukumā būs arī Znārs un Pāvlovs Sejas, Čudīnova aizsardzībā spēlē. Znaroks? Nē. Čudīnovs. Sejais. Būs pārmetiens, jā? Jā, rezultīgos spēlētājs sarakstā mūsu komandā visaugstāk 4. vietā atrodas Harijs Vitoļiņš, 6 punkti, 2 gūti vārti, 4 pirmās piespēles. 5 punkti ir Igoram Pavlovam, kaut gan jāteic, ka viņam pienākas 6 šeit ir kļūda sekretariātā, bet, oficiālā dokumenti ir šādi. 5 punkti, 4 Znarokam, 4 Panduļam, 4 Kerčam, 3 Beļauskim, Tambījevam un Matīcinam. Polijas komandā rezultīvākie spēlētāji ir Podlipskis un Pulavskis. 4 punkti, bet pirmais ir Pecers Jaks no Šveices.
Šveicieši vinnēja ļoti iespaidīgu rezultātu 10-1 iepriekšo spēli, un tur arī nopelnīja savus rezultīvus punktus. Viņi Dāņus pārskāja 10-1. Čudinos. Paulos. Atgādinu, ja komandām ir vienāds punktu skaits, visu pirms tiek vērtētas savstarpējās spēles vienalga, vai 2 komandām, vai 3 ir vienāds punktu skaits. Vitoļiņš, Znaroks, Paulos, Znaroks, Sejis un Juska. Čudinovs piestāv patēms Znaroks. Tam bija 1-1, apvedīs aizsargu. Apveda un gandrīz, bet labi nospēlēja Vārtsargs. Tiešām Polijas komandas Vārtsargs Marjušs Kiecu šodien spēlē labi. Leonīds Tambijevs 16 minūtes 20 sekundes. Ko dara pirmie mūsu uzbrucēju trīnieki? Viņi ir uz nulītes pagaidām. Vienīgos vārtus goņi Niživīs. Realizējot skaidrisko vairākumu. minūtes 20 sekundes laukumā Tambijevs, Čunčukovs un Ignatovičs. Jā, Čunčukovs parādījies laukumā Boldaveško vietā. Savukārt Čunčuko vietā spēlēs šodien Semjonovs. Nav apmierināts Beresņevs un Valdonieks ar Boldaveško spēli. Jeb arī kaut kāds savainojums, pastīsimies. Maz metienu pa vārtiem. Krastīņš. Poļi vispār Artūru laikam ir traucējuši kāds 5-6 reizes tikai. Pārsvarā laukumā Rits Sīva tāda spēka divcīņa, laukums stūros. Nav bijis neviena izgājiena 2-1 vai 3-2 vai, teiksim, 1-0. Rūpīgi spēlē abas komandas aizsardzībā. Un šeit Artūru nogāz. Šuripa ir mūsu hokejistiem. Ignatovičs gaida partneri, iet zonā. Ripu nezaudēja, labi. Un tas šobrīd ir viss. 2-2, 2 poļu spēlētāji un mūsu Matīcins ar Čudinovu aizsardzībā. Čudinovs. Palduļs. Pats, nepiespēlēs Znarokam. Znaroks. Biļauskim, Palduļs vārds priekšā. Lieliski situācija Matīcinam. Vēl vienreiz ripu garām vārtiem. Matīcinam bija ļoti laba situācija. Mans poļu kolēģis saķēra galvu. Viņam šoreiz paveicās, nekas nenotika. 18 minūtes 10 sekundes, 1-1. Otrs komandas rezervistas Soliņš. Spēlētājs Soliņš. Kāda rezervista? Spēlētājs Soliņš. Un šeit atspēle Matīcinam. Laba izdevība. Metiens virsū Vārtsargam. Lūk Matīcins, kurš varēja gūt vārds. Komandas kapteinis. Vispār viņš savus funkcijas veids, manuprāt, labi. Irbe. Matievskis. Kļūdījās. Nē, un šeit vārtu priekšā viens pats atradās Zabālā. Laviņš. Un šeit Artūra spēle ar nūju ir veiksmīga. Kerčs. Matievskis piespēle partnerim. Vēl viena piespēle. Tā jau bija eleganta kombinācija. Eleganta kombinācija. Kieca, Polijas komandas Vārtsargs. Nekādi nav vainojums pie tā. 2-1. 18 minūtes 42 sekundes. Kerčs, zila acis.
Otrā spēlē viens pats viņš nopelnīja 20 minūtes, visu viņu bāra pārmeta, ka nespēlējot, bet pēdējās divas spēles cīnās labi izdarīja piespēle. Lūk, atkārtojam Macievskis. Piespēle un lūk, arī pa vārtos. Jā, abas reizes panākumu gūs tieši 4. trīnieka hokejisti. 2-1 rezultāts, 2-1. Vītoliņš. Znaroks. Pats. Metiens garām vārtiem. Pēdējā minūte šajā trešdaļā. Klišaks. Lauskis piespēlē partnerim. Arī Vītoliņš Znaroks. Pālom piespēlē, ripa ir mūsu hokejistam. Norādījumu nav. Znaroks. Pats izņem no aizvārtes. Nu, viņš šeit nogāž, norādījumu nav. Bielovs un arī Bielovs atrodas uz ledus. 15 sekundes jāspēlē. Rezultāts ir 2-1 Latvijas valstsvienības labā. Un tagad iemetiens. Nē, iemetienu nebūs. Viens tiesnesis rādīja, ka ir, otrs, ka nav. Pēdējās sekundes, līdz ar to otrā trešdaļa. Jā, nu žēl, pietrūka dažas sekundes. Ignatovičs pēc cīnētas tur uzskrēja visu Vācegam. Rezultāts 2-1 un pēc pārtraukuma reportāžu turpināsim. Latvijas televīzijas sadarbībā Latvijas Hokeja federācija firma Liplat no aizkavēnes tūdaļ parādīs tiešajā reportāžā trešdaļu pasaules B grupas čempionāta spēlē Latvija-Polija. Nu, es ceru, ka jūs visi skatieties šo spēli, bet tiem, kas nu pat ienākuši dzīvoklī, nolikuši kurpes, uzvilkuši čības, var pateikt, ka rezultāts ir 2-1 Latvijas izlases labā. 2-1. Jā, bet mana balss nebūtu nav ļoti priecīga, un tūdaļ pateikšu, kāpēc. Nu pat ieraudzīju blakus sev šeit komentētāju, mums nav tāds kabīnes komentētāju vietas, blakus sēž spēlētāju, un tur es ieraudzīju pēkšņi Konstantīnu Grigorjevu. Lūk, Agurekins pa kreisi, tas ir Jurijs Agurekins ģenerālmenedžers, Jānis Sēbas apnes, nu, visi jau viņus pazīst. Izrādās, ka Grigorjevam ir savainota mugura. Nopietnas savainojums, spēlēt viņš nevar. Normunds Sejējs aizveda maču pēc ārsta teiktā sāpēm, apmalēm pie apmales cīnīties, viņš praktiski nevar. Kā jau teicu, Šiškovičam ir nopietna cegla trauma, jeb tie, kas ir mediķi un mani klausās, tie sapratīs labā cegala iekšējo sānu saišu sasteigums. Nu, protams, ne jau es to varēju konstatēt, to Jānis Skārts man pateica. Tātad nopietnas savainojums. Ko lai dara? Mazliet par statistiku. Pirmo reizi šeit preses centrā ir arī saskaitīti metieni, parasti to gan nedarīja. Arī vienā no preses konferencēm mēs apjautājām, kāpēc tas tā. Izrādās, ka pirmajā trešdaļā Polijas komanda izdarīja 12 metienus pa vārtiem, Latvijas 7. Tātad poļi vairāk. Otrajā 6 poļiem, 13 mūsējiem. Tā, šī statistika arī ir visa. Nu, vārtu guvēja mūsu komandā ir 4. maiņas spēlētāji Niževijs un Kerčs. Pirmās 3 maiņas pagaidām neko nav darījušas, lai ripa atrastos. Ne, nu darījušas tev ir, bet nav veiksmīgi bijusi noslēgumi. Agurekins, mūsu komandas ģenerālmenedžers, es viņam jautāju, kāpēc tāda spēle. Viņš saka, nevajadzēja brīvdienas. Nu, jau tāpēc, ka puiši kaut kā tur grēkot, bet tie laiki pagājuši. Mūsu komandā spēlē profesionāļi. Un katrs zina, kā jāgatavojas spēlē, un tomēr šī viena diena ir nākusi tikai par sliktu. Laukumā mocamies ar poļiem. Mocamies 2-1. Sākusies trešdaļa. Laukumā Maticins ar skrastiņu atgādinu, ka Šiškovičs nespēlē, Grigorjevs sēž netālu no manis ar savainotu muguru. Tātad
Mums komandā ir tikai šobrīd 5 aizsargi. Baldareško. Pulauskis mēģina iesākt uzbrukumu, viņam neizdod, vēlreiz Pulauskis piespēlē partnerim. Šeit zonā mierīgi Matīsnis uztver ripu. Jā, savienojumu mūsu komandā ir daudz, un galvenkārt tieši aizsargiem. Tas ir visbēdīgākais. Tomēr uzbrucējiem ir tomēr iespēja variēt sastāvu 4 mājiņas, bet aizsargi tikai 7. Un 3 hokejistiem ir nopietni savainojumi no tiem. Tiešām laukumā šobrīd Normūts Sējais ir, un es turīšu, lai viņš izstrātu spēli līdz galam. Daroks. Pāvils centrā pa kreisi Harijs Vitoļš. Neizdevās piespēle. Sējais. Pret poļu komandas spēlētāju. Un tas ir Ružanis, kas aizsāks. Viņam neizdevās nekāds manevrs. Zabālā. Pāvils. Vitoļiņš. Atsver ripu Pāvilam. Pāvils labi apgāja pārtiem. Līdz šim šī bija labākā mājiņa mūsu komandā. No šeit nostāja labi Harijs. Daroks. Tā viņš šķiet, pēc tam, kad ir pēc tās iepriekšējās spēles sabāra Oļegs Daroks par izrunāšanos, viņš tagad ir kluss un mierīgs, bet līdz ar to viņam ir pazudis kaut kāds spēles azarts. Ignatovičs. Laba piespēle, lielis piespēle, metiens, pauzīte, laba pauzīte arī, un tomēr līdz galam mūsu aizsargs netika Kālis Krastiņš. 2-1, 2 minūtes 18 sekundes. Šeit Eindhovena pasaules B grupas čempionāta spēle Latvija Polija. Atrodamies vadībā pēc 4 spēlēm. Pirmām 4 spēlēm Latvijas izlase ir 1. vietā. 4 spēles, 4 uzvaras. Poļi 5. vieta. 3 punkti, 1 uzvar, 1 nešķirs, 2 zaudējumi. Un daudziem diezgan liels pārsteigums Japāņu neveiksmes, tikai 1 nešķirs, pēdējā vieta. Turklāt Davis Kings ir Japānas izlases konsultants, tas pats Davis Kings, kurš strādāja Calgary Flames, kurš ir strādājis ar Kanādas izlasi. Ar viņu tikos gan Olimpādas laikā, gan savulaik izvestījā, un arī šeit viņš bija ļoti tāds apmierināts, ka Japānas hokeja federācija iedavusi ļoti daudz naudas, jo, kā zināms, olimpiskās spēles notiks Nagano, lai komanda gatavoties, un, pēc 4 spēlēm Japāna pēdējā vietā. Tas ir neliels pārsteigums, jo sākumā šķita, ka dāņi un holandieši ir vājāki. Taču tās ir pastarīšu problēmas. Mums ir jādomā tikai un vienīgi par 1. vietu. Šī konkrētajā turnīrā, ne jau vispār bez šaubām. Māris Valdonieks. Vienmēr ļoti patīk. Viņš ir tāds izturēts korekts, gan kā spēlētājs, gan kā treneris. Kerčs. Skats jau tāds diezgan drūms, zilās, bet Kerčs cīnās. Sējais. Niživīs tur. Jā, sestdien ir mačs ar Šveici. Es laikam pirms tam pateicu, ka svētdienē 20. aprīlī ir spēle ar Šveicis valstsvienību turnīra pēdējā diena. Kerčs neuztver ripu. Čudīnos. Macijevskis. 3 minūtes 27 sekundes spēlēts. Gielovs. Atstā ripu partnerim. Un šeit Pulauskis vienkārši iemet zonā, atkal Gielovs, Čudīnovs. Macijevskis, centrā Kerčs. Pa kreisi no viņa Niživīs. Niživīs iet zonā, atstā ripu Kerčam. Piespēl partnerim metiens. Metiens neizdodas Macijevskim. Krasiņš. Jā, Macijevskis bija rezultatīvākais Austrumu līgas hokejists. Un šeit pagaidām viņam spēle neved. Tas vien norāda, cik viduvējs līmenis ir šai Austrumu līgai.
Jā, vai es iztaujāju gan speciālists, treneris, spēlētājs, bet spēle ir tik saspringta, rezultāts 2-1, ka laikam nebūtu prāta darbs tagad teoretizēt un stāstīt par jaunumiem pasaules lielajā hokejā. Cerams, ka to varēšu izdarīt nākamajā reportāžā, kuru Latvijas televīzija rādīs vienīgo nevis tiešā, bet ierakstā. Tas ir mačs ar Holandas vienību, kurš, manuprāt, sāksies tieši pusnaktī pēc Latvijas laika, bet šeit Ēdkalnā būs 7:30. Šobrīd ir cīņa saspringta, lai gan hokejs nav tāds skatāms, baudāms šodien nav acīs tīkams, tomēr saspringums liels. Paldies! Vai tāda cīkstēšanās, ir kā teica Gureikins, mocības. Mocības beigsies, ja jums izsimtēšos vārdus. Matītins. Beļausks. Fanduļs atvainojas. Fanduļs. Laviņš. Jā, arī pirmās 3 spēles kaut kas sākumā bija līdzīgs. Nu, bet pret Baltkrievijas komandu mūs ir nostāja lieliski. Poļiem arī nekas no tāda prātīga uzbrukuma neizdodas. Tur Gorena iemet ripu zonā, tā vienkārši. Znaroks. Labi. Metiens nebija spēcīgs. 5 minūtes 31 sekunda. Rezultāts 2-1. Polijas komandas vārdsargs Kieta Marjušs, Kieta 27 gadi, spēlē Katovicas klubā. Kā jau teicu, pirmajā trešdaļā Polijas valstsvienībā visi hokejisti spēlē savā valsts čempionātā. 9 klubi ir pārstāvēti gan no pirmās, gan otrajām līgām. Paulovs. Labs metiens. Pārsveiks neredzēja, ka Paulovs uzsāk apvešanas kustību un izdarīja metienu. Justka. Artūrs. Kolosā piespēle. Artūrs piespēlē, un ja būs vārds, tad būtu Artūram piespēle. Aiku, žēl. Ja Paulovs būtu iemetis līdzvārtos, Artūram Irbēm būtu rezultīva piespēle, un piespēle bija tiešām precīza, negaidīta. Un tagad tam bija pa kreisi Ignatovičs, tam bija 2-1 Ignatovičs metiens. Visu vārdsargam. Krastīņš. Čudīnovs. Ignatovičs. Aiz vārtiem Ignatovičs. Pats piespēl partnerim. Un poļi izmisīgi raida ripu pāri zonām. Es gribētu teikt, ka Artūram tā ir Kanādas skola, jo viņš, kad spēlēja Rīgas Dinamo, ļoti droši spēlēja ar Nūju. Lūk. Nu, viņam gan Kaisla, gan Nūja tā nopūsti ar Kaisla gluži vienkārši. Čempionātam ir oficiālie sponsors, Artūrs pieredz spēlēt pierestajos kājsargos, nu, jānopūš pirms nosaukums. Tam bija iemetienā Čunčukovs un Ignatovičs. Jā, Boldaveško laukumā neredzam. Krasniņš ar Matīcinu. Teicu spēlējam ar 5 aizsargiem. Na rozi arī Nedveģis, Česlavs Nedveģis. Matīcins, tam bija Jevs. Krasniņš, tam bija Jevs. Laba situācija, nē, metiens ganām vārtam Ignatovičs, Krasniņš. Abas komandas spēlē vienādos sastāvos, bet pārsvars būtu it kā mums vairākums. Tam bija Jevs. Liščančiks un tam bija Jevs. Ilgu šī maiņa laukumā ir šeit kā pusotru minūti un, protams, ir jāizdara spēlētāju nomaiņa. Sējējs Laviņš. Aizsardzība uzbrukumā Kerts un
Macijevskis. Labi, Macijevskis piespēlē Kečam. Vēl viena laba piespēle. Niževijs un Kečs, abu mūsu vārtu guvēji. 2-1 rezultāts, 7 minūtes 57 sekundes trešajā periodā. Uzbruk poļi. Jeloks. Kečs. Nav pārkāpums. Kečs sēdēdams uz ceļiem, tā piespēlēja. Skan bungas, tās ir Latvijas atbalstītāja bungas. Biļauskas labajā malā. Apsteidz Pēdēk, lieliski nospēlē Saša. Ripa paliek Panduļam un pussavanam gūst Polijas komandas spēlētājs. Manuprāt, tas ir Ružanskis. Tur nebija nekāda tīša pāri nodarījuma. Biļauskas ātri gāja gar malu. Jaroslavs Ružanskis, starp citu jaunākais Polijas komandā. Viņam ir tikai 19 gadi, pastīsimies atkārtojumā. Nu, viņš pats ieslīdēja apmalē. Malāts puisis cīnījās līdz galam un neļauj mūsu uzbrucējiem iziet labā metiena pozīcijā. 19 gadu šim poļu aizsargam. Beļauskis. Protams, ka šī situācijā nekāda norādījuma nav. Čudīnovs. Šeit 4 mūsu spēlētāji un viens pats Podlipnīs. 8 minūtes 53 sekundes. Podlipnīs. Piotrs Podlipnīs. 29 gadus vecs. Podlipniem šis jau ir 4. pasaules B grupas čempionāts. Leonīds Beresņevs, pakreisi Leonīds Tambijevs. Nu, protams, šiem līdzekļiem visiem vārdus es nezinu. Minūtes 53 sekundes. Eindhovena pasaules B grupas čempionāta spēle. Polija, Latvija tiešā pārraide. Jāteic, ka Latvijas televīzija šajā čempionātā ir rekordisti, jo tieši mēs raidām visvairāk spēles no pasaules meistarcīkstēm šeit B grupā. Paulovs iziesies pret vienu. Laviņš. Rodrigo. Viņam otrā spēlē ir tāds kurjos. Divreiz viņu raidītā ripa trāpīja līnijtiesnesim, starp citu līnijtiesnesim, kas šobrīd ir laukumā Japānim Čikamuram. Nu, Rodrigo abas reizes atvainojās, nu tā gadās spēlē, tā gadās. Poļi uzbruk. Jā, viņiem ir 3 punkti. Tā kā cīņa par 3. vietu vēl nebūtu nav zaudēta. Zdaroks. Latvija 8 punkti, Baltkrievijai 6, Šveicei 6, Lielbritānijai 4, Polijai 3. Un Zdaroks labā sit, nevarēja pārcelt ripu pāri. Tieši tāpat kā Andrijevskis mūsu Arturam Irbem. 2 punkti Dānijai, 2 Holandai un 1 Japānai. Minūtes 19 sekundes. Jā, nu metieni tik tiešām ir maz. Es jau nosaucu, cik bija pirmā, cik otrajā trešdaļā. Trešajā arī nav pārāk daudz. Tam bija jau ar Ignatoviču un Čunčukovs. Nu, šie abi uzbrucēji, tam bija Ignatovičs
lūdzu treneriem, ka viņi gribētu spēlēt tieši ar Šunčuko, jo tas ir spēks, tāds spēka tipa uzbrucējs, kas labi cīnās pie apmalēm. Nu, Šunčuko kritiski cīnīja, tālāk Ignatovičs, bet ne laukuma vidū. Tam bija jau sitiens no aizmuguras, un Leonīds saņem ne tikai sitienu, bet arī savai komandai +2. Tātad noraidīts ir Polijas komandas spēlētājs, tas ir Marijus Justka. Pēc minūtes 54 sekundes Marijus Justka, 22 gadus vecs hokejists. Sosnovicā spēlē. Tajā pašā Sosnovicā, un viņš ir Vladimiras Safonovs, Polijas valstsvienības galvenā trenere, audzēknis, jo kā jau minēju, Safonovs pārējā laikā, kad valstsvienība nepiedalās turnīros, Sosnovicā strādā ar jauniešiem. Minūte 30 vēl esam pusotru minūti skaitliskajā vairākumā. Matīcins, 2-1 rezultāts Latvijas Jūras labās. Matīcins. Panduļs. Beļauskas, vārds priekšā Krastīņš izsno, bet neprecīzi piespēle. Un arī Kārlis raida ripu virsū pretiniekam. Minūte pa tukšo pagājusi. Jauns uzbrukums. Beļauskis. Gaida, kamēr partneri novietojas savās vietās, tātad ierašas kombinācijas un Kečs spēlē kopā Beļausku un Panduļu. Turklāt Kečs labi cīnās vārds priekšā šobrīd. Kārlis gaida, piespēle sagaida, metiens, ripa garām vārtiem lido. 2-1, 12 minūtes un 20 sekundes aizdīts pēdējā trešdaļā. Laukumā jau Vitoļiņš, Znaroks un Paulovs aizsardzībā Čudinovs ar Matīcinu, ja Matīcins nomainīsies. Jā, sējais nāk. Znaroks ieiet ripa zonā. Tā ir Paulovam. Paulovs. Vitoļiņš. Čudinovs ar sējais. Un ripa ir vārtos. Kārtējā Harī Vitoļiņa rezultīvā piespēle un precīzi Oļega Znaroka metiens. Jā. 3-1. 13. minūtē. Nu jau paliek tik tiešām apdūši vieglāk. Paulovs. Volk. Malaks. 3-1 spēlē ar Poliju, jāspēlē vēl pēdējā trešdaļā. 7 minūtes 15 sekundes. 7. 15, 3-1. Jā, rīt mūsu komandai arī būs brīvdiena. Kā jau teicu, trenēri nebūtu nav sajūstināt tādām brīvdienām, jo spēlētāji var aizvadīt arī mačus saspringtākā režīmā. Un tā domā treneri. Neizdevās piespēle. Atgalīgi mūsu komandā vārds Goņižvīs, Kečs un Znaroks. Līdz ar to, es paskatījos protokolā, Harijs Vitoļiņš jau ir otrs rezultīvākais spēlētājs pasaules čempionātā. 2 gūti vārti, 5 rezultīvas piespēles. Vārtos ļoti droši nospēlē. Matievskis. Kerčs. Laviņš. Kačs.
tas ir polis Skačs. Macievskis, Rīpa paliek pagaidām zonā, tur nāk palīgā Iživīs, Kerčs, labi, lieliski, kolosāli. Macievskis spēlē piespēl, nu jau par daudz. Kerčs. Jā, no šim cīniekam šodien tiešām visam negaidīti laba spēle. Jau 23. aprīlī sāksies Latvijas hokeja līgas kausa izcīņas pusfināli. Pusfinālos tiksies Niks Bri Rīga Alianse, SMIka Juniors. Pusfināli līdz 2 uzvarām. Spēlēs arī Latvijas hokeja leģionāri Znaroks, Sējējs, Laviņš, Panduļs, Krastiņš, Čunčakovs un citi. Spēles notiks Rīgas sporta pilī. Minūtes 35 sekundes aizdīts pēdējā trešdaļā. Latvija Polija rezultāts 3-1. Nākamā spēle mūsu komandai ir ar Holandas, tātad ar mainiekiem. Holandas valstsvienību, tā būs Parī. Un izšķirošā 20. aprīlī ar Šveici. Pārmetiens, jā, tur to 2 zonām. Piespēle bija. Un tā vien sanāca, ka pēdējos gados Latvijas izlase paliek 2. vietā. Maz lietiņi, pavisam mazliet vienmēr kaut kā pietrūks. Un cerēsim, ka šoreiz tik tiešām tā nebūs, jo no apstākļiem ir ideāli. Latvijas komanda var atļauties zaudēt pat ar 2 vārtu starpību, taču neviens negrasās zaudēt neko. Un spēle apliecina, ka mūsu komanda var parādīt labu hokeju tādu kā ar Baltkrieviju, taču tajā pašā laikā tomēr sniegums ir ļoti nevienmērīgs. Arī šīs dienas mačs tāds bija. Ilgu laiku mūsu spēlētāju laukumā, kā teica komandas ģenerālmenedžers Agreikins, nevis spēlēja, bet mocījās. Es viņam pilnīgi piekrītu. Šobrīd 3-1, un tomēr 5 minūtes hokejā ir ļoti liels laiks. Tiesa iniciatīva ir mūsu hokejistiem. Beļauskas piespēlēja Moldaveško. Nav norādījis. Tiesnesis it kā gribēja pacelt roku un pusceļā apdomājās. Nu, prātīgi darīt. Poļi uzbrūk. Tomašiks, Matīcins. Tiesnesis maču aizvada labi, spēle ir korekta. Un bīstama situācija. Šeit piekrīt mūsu aizsargi. Matīcins gribēja teikt kopā ar Grigoriju. Nē, es jau minēju, ka Grigorijos atrodas tepat tribīnēs. Viņš ir savainots un spēle nevar turpināt. 15 minūtes 50 sekundes pasaules grupas čempionāta spēle Polija, Latvijā 3-1 par labu mūsu komandai. Mūsu ir speciāli tā lēnām pieslido. Loģiski ir interesēti nosprist tempu, jo poļi šobrīd mēģina par katru cenu atspēlēties. Vitoļņš. Un iemetiens būs mūsu aizsardzības zonā. Jā, Harijs Vitoļņš, es viņam jautāju, ko tad viņš darīs nākošo sezonā. Kā zināms, šo sezonu viņš spēlēja Zviedrijā, pirmās līgas klubā, tāpat kā Beļauskas. Un Harijs pateica, ka šobrīd vēl nav izmēģinājums, ir piedāvājumi no Zviedrijas augstākās līgas komandām, ir pat ļoti interesanti piedāvājumi. Taču ir viens nosacījums, kas Hariju ļoti neapmierina, ka ir jau māja vidū viņam jādodas uz Zviedriju, tas nozīmē tikai 2 nedēļas būt mājā, un Harijs saka, tas nav normāli. Turklāt viņam ir jāraugās pēc tāda līguma, lai varētu spēlēt 2 gadus, jo beigās mazai Anetei, viņa meitai, ir jāsāk iet skolā. Tas par Hariju Vitoļņu. Es domāju, ka mačā ar Holandi es varēšu vairāk pastāstīt arī par pārējiem mūsu puišu nodomiem. Znaroks. Pavlovs labi aizved šo turnīru. Un Ripa vārtos bez šaubām. Nu, redziet, es stāstīju par Hariju Vitoļņu, un Harijs Vitoļņš guva vārds.
Un tagad viņš jau ir 8 punkti, tikpat cik Peteram Jakam no Šveices turnīrā rezultātīgākais hokejs. 6 gūtie vārti un 5 rezultīvas piespēles. Nu, Pāvils arī tiešām labi nospēlē. Pāvils atdeva piespēli un 4-1. 4-1, 8 minūtes, 26 sekundes. Manuprāt, viss ir skaidrs. Latvija šajā spēlē svinēs uzvaru. Jā, tāpat kā iepriekšējās spēlēs, sākums ļoti grūts, gan ar Lielbritāniju, beigās ar to pašu Dāniju nemaz tik viegli negāja. Un arī ar Japānu līdz mača vidum bija tikai minimāls pārsvars. Artūrs Irbe. Pēc viņa pirmā mača Baltkrieviju jautāja, kā tu jūties. Viņš teica, zini, vislabāk. Man pēdējos divos gados nav bijusi tik laba sajūta, kā tieši pēc mača ar Baltkrieviju. Sakās kopā ar savējiem, un es jūtu, ka tā ir komanda. Jā, tā ir komanda, un viņš arī preses konferencē uzsvēra to, ka ir priecīgs spēlēt, kad ir Latvijas karogs, un viņš aizstāv savas valsts godu. Un tā tas arī ir. Es arī atceros Amerikā, ka Artūrs vienmēr uzsver to, ka viņš ir no Latvijas, un tad, kad bija San Jose avīzē pirms iepriekšējās sezonas, to visu valstu hokejistu, kur viņi pārstāv. Karogi bija piemirsts Latvijas karogs, un pēc tam nākamā dienā līdz 200 lasītāju rakstīja vēstules, zvanīja, kāpēc nav Latvijas karogs. Es ceru, ka arī pārējiem puišiem ir tieši tāda pati attieksme. Un ja kādam tās nav, tad tā kā iepriekšējā mačā, es šobrīd negribu savu vārdā, kuru tas, kurš mēģināja uzstākt Artūrs Sarokīnas laikā, Artūrs vienkārši pagriez muguru. Es ar šo hokejistu izrunājos pēc tam, un viņš saprat, ka tā nu nevajag. Jā, es zinu, ka Latvijas presē ir bijuši sasaukts par to maču. Es jau teicu, kolēģis atvainojās visiem par savu izrunāšanos, un vienam ir atklātāks raksturs, citam savādāks. Bet tas, ka puiši cīnās laukumā, tas, protams, ir nenoliedzami. Kaut kā tik un tā, tas neataisno arī reizēm nekorektu uzvedību. 4-1, 7 minūtes, 21 sekundi, tam bija Ievs. Čudīnovs. Nu šeit arī redzams, ka Polijas komandas spēlētāji, viņi jūt, viņi neko nespēja izdarīt. Lūk, metiens pat ripa neaizšķīt līdz vārtiem, precīzi nospēlē mūsu aizsargi. Jā, Poļi turpina uzbrukt, un es tikko gribēju teikt, nevajag par ātru teikt, jā. Poļi turpina uzbrukt, gūst vārtus 4-2 un 2 minūtes 6 sekundes, un tik un tā. Es ticu, ka mēs uzvarēsim šī spēlē. 4-2. Protams, zaudēt vārdus ir nepatīkami, bet tas vairs nav izšķiroši. 4-2, 17 minūtes, 54 sekundes. Tas ir atkārtojumā. Nu, zinām mērā, te varētu vainot, protams, Normunds Sēja, bet mēs zinām, ka viņš spēlē ar savainojumu, pie tam tiešām plecs sāp, un varbūt Normunds šoreiz pietaupīs sevi. It kā tā nedrīkstētu darīt, bet gluži nevidus pašaizsardzības instinkts nostrādā. Un šeit Kerčam iesita Kerčam par roku. Tātad pēdējās 2 minūtes ir minūte 54 sekundes un 2 minūšu sots ir Polijas komandas spēlētājiem. Nu, Kerčam, lūk, jūs redzat, ne tikai zila acis, viņš pagriezīsies pret kamerām, bet arī lūk par roku viņš dabūja. Kā zobeni. Tas vēl vairāk noskatīja manī pārliecību, un, protams, arī jums visiem 4-2. Latvija uzvar Leonīds Beresņevs, Oļegs Danoks, Harijs Vītoliņš. Un šis ir norādītais hokejs Tomašiks, Miroslavs Tomašiks. Matīcins, Panduļs.
Šeit Eskovenā turpinās un, var teikt, tūdaļ arī veiksies spēles ar Latvijas un Polijas komandām. Pusotra minūte. Rezultāts 4-2 mūsu komandas labā. Kerčs, Panduļs, Matīcins. Spēlēm skaits kā vairākumā, Matīcins. Kerčs aiz vārtiem. Beļauskis. Mūsiem mierīgi izvietojās pozīcijas, Panduļs vārds priekšā. Krastiņš labi, meties būs, jā, bet arī Vārtseks nospēlē lieliski. Marjušs Kiesa un Kālis Krastiņš. Lūk, eleganti apspēlēja. Kālis ir Somijas šī gada vicečempions, un tāpat kā Fandoļs. Komandā, kuru trenē Vladimirs Jurzīnovs. Vēl vicečempions ir arī Normons Sējers, Čehijas meistarībā. Stāroks iemetienā, kreisi Paulovs, labi Vītoliņš. Labi, Oļeks izcīna uzvaru iemetienā. Paulovs. Sasniņa situācija lieliski piestāv, neizdevās metiens Vītoliņam. Laviņš meties vārtiem. Labi nospēlē Vārtseks. Līdz spēles beigām vēl ir 40 sekundes. Tātad visu atlikušo laiku Latvijas komanda, protams, negūs vārtus. Cīnīsies vairākumā Harijs Izunčēns zonā, atstār Ripu Znarokam, jā. Tālāk Čudīnom. Znaroks pieturēja Ripu, piespēlēja partnerim, bet neprecīzi. 1-1. 2 jau poļu uzbrucēji, pretuzbrukums. Nekas tu neizdevās. Un tā Latvijas izlase izcīna 5. uzvaru pasaules D grupas čempionāta atlikusi spēle ar Holandi un pēc tam galvenā ar Šveici. Līdz mača beigām jūs redzat, cik sekundes būs metiens vārtiem. Nē, metiens neizdevās. Spēles galīgais rezultāts ir 4-2. Latvija pārspēja Polijas komandu. Tur pastīsimies, kurš mūsu vienībā atzīts par labāko spēlētāju, un jau 5. reizi šeit Eindhovenā, Holandē skanēs Latvijas valsts himna. Protams, Arturs saņēma apsveikumus, viņa ierašanās tiešām bija liels atbalsts komandai. Līdz ar to arī mūsu spēlētāju aizsardzībā jūtās drošāks par savu vārdu drošību. Mazliet viņa Arturs ir saaugstējies, jau teicu. Cerams, ka līdz mačam ar Šveici viss būs kārtībā. Deze spelers zijn voor. Die spelers are voor Letland, Latvia, nummer 21, nummer 21, Aleksandrs Kerčs. Un tā par labāko mūsu komandā atzīts Kerčs. Lūk, pirmajās 3 spēlēs treneri viņam pārmeta. Ar Baltiju viņš cīnījās kā zvērs un šodien spēlējām meistarīgi. Šo buču viņš ir pelnījis. Valdemārs Klisjaks, labākais Polijas komandā. Ja tā pavisam godīgi, droši vien ekspertiem bija grūti izvēlēties, kuru atzīt Polijas komandā par labāko. Īpaši neviens neizcēlās.
Jā, tā ir uzvara. Latvija izcīna 5. uzvaru 5. spēlē. Palikusi Holande un pats galvenā spēle ar Šveices vienību. Mūsu komanda gūs 25 vārtus, zaudējusi 12. Jūs redzat atkārtojumā, kā panākumu gūst mūsu spēlētā Oļegs Znaroks, un tagad lūk atkal šī pati maiņa un Harijs Vītoliņš. Un šeit arī Polijas komandas pēdējais panākums, pēdējais otrais panākums aizslēgt ūdens un turnīra tabula. Līdz ar to es no jums atvados, visu labu un skatieties Latvijas televīzijas pārraidi, spēle ar Holandi, Parīz. Visu labu!